Sveiki, mani sauc Santāna. Es biedrībā Cerības Spārni darbojos mārketinga jomā. Mans ceļš ar Cerības Spārniem patiesībā ir jau ļoti sens. Viss sākās pusauģu gados, kad mūsu ģimene nonāca smagā situācijā. Tieši Cerības Spārni bija tie, kas sniedza nepieciešamo atbalstu, parādīja, ka neesam vieni savās grūtībās un ka šeit varam būt pieņemti, atbalstīti un saprasti. Es iesaistījos pasākumos, brīvprātīgajā darbā, dziedāju. Tas sniedza man ieskatu tajā, cik dažādi mēs esam, cik daudz patiesībā ir cilvēku, bērnu, jauniešu, pieaugušo ar īpašām vajadzībām, un tāpat laikā, cik vienādi mēs esam. Bet tā nu ir sanācis, ka esmu tepat atpakaļ. Un man ir liels prieks, ka es varu darīt darbu, kas vienmēr ir bijis mans aicinājums, palīdzēt citiem, sniegt atbalstu un veicināt sabiedrības izpratni, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir tikpat pilntiesīga un nozīmīga sabiedrības daļa kā jebkurš cits. Viņu sapņi, vajadzības un tiesības neatšķiras. Tikai iespējas bieži vien ir jāpalīdz radīt. Sociālais darbs nav darbs ikvienam, tas ir aicinājums, pat es teiktu misija. To dara cilvēki ar lielām un plašām sirdīm, kas spēj ielaist ne tikai savus mīļos, bet arī citus. Mana lielākā alga ir tie mirkļi, kad redzu sapņu piepildījumu, prieka asaras, smaidus un laimes brīžus cilvēkiem, kurus dzīve jau tā nav lutinājusi. Šie brīži ir mans īstenais gandarījums un iemesls, kāpēc daru to, ko daru. Un man ir ļoti liels prieks, ka arī sabiedrība arvien vairāk uzzina par mums, par biedrību Cerības Spārni, par tās darbību. Man ir liels prieks, ka cilvēki brauc ciemos un redz ļoti daudz ko no iekšienes, jo ir lietas, kuras vārdiem vai vienkārši video formātā nav iespējams izstāstīt un nodot tā līdz sirds dziļumiem, bet visi tie, kas atbrauc, ir pārsteigti par to, cik tiešām daudz mūsu jauniešu var izdarīt, cik viņi ir dzīvespriecīgi un cik ļoti apzinīgi viņi pieiet darbiņam, ko viņi dara, cik daudz viņi spēj un cik ļoti lielu darbu dara biedrība, cik daudz iespēju tiek dots, cik liels atbalsts tiek sniegts. Es ļoti priecājos, ka man ir iespēja strādāt biedrībā Cerības Spārni. Es tiešām lepojos ar to un man ir liels prieks, ka es varu darīt darbu ar pievienoto vērtību.